un skolotāju. Mēs tā īsti nezinām, kas tā ir pa nometni. Mēs zinām tikai tās vadītājas. Jā, tāpēc mēs esam Evija. Evija, kur tu esi? Evija, Viņai ir tās bērniņš. Evija, varbūt tu vari mums pastāstīt, kas ir pētnieki, kas tā pa nometni? Tad nedēļas garumā, šis ir 8. gads, mums bērniem notika dienas vasaras skoliņa, kur katru dienu mēs kopā spēlējāmies, mācījāmies par Dievu, gājām ārā, mums bija ūdens atrakcijas, bijām akvaparkā un kopīgi atpūtāmies, kopīgi mācījāmies. Un tā jau 8 gadus mēs ejam kopā un katru gadu mums pievienojas arī jaunu bērni. Un tas viss iesākās 8 gadus atpakaļ, kad pie mums atbrauc ciemos amerikāņi, kas uzrīkoja šo bērnu dienas tā kā skoliņu un bērniem iepatikās. Un mēs bērnus arī gribam vienmēr iepriecināt, jo gan mums, pieaugušiem, gan vecākiem ir prieks, kad bērns maida. Tāpēc arī mēs 8 gadus jau to darām un esam priecīgi. Un mēs arī šodien gribam parādīt, ko bērni ir iemācījušies. Labi, bet pirms tam man ir jautājumi daži. Tur ir vecuma ierobežojumi? Jā, mums nometnē ir bērni no 5 līdz 14 gadu vecumā. Kintovā mēs nevarēsim nākošajā piedalīties. Jūs varat nākt man palīgā, kā palīgi. Rekā. Varēsiet ar bērniem kopā mācīt, dziedāt un dejot. Kāda Parīzes dziesmiņa iemācīties, jā? Jā, franču valodu. Franču valodu, jā. Ļausim bērniem parādīt, ko viņi ir iemācījušies. Jā, aicinām tad pētniekus uz skatos. Tad šodien viņi jums izpildīs dziesmu Es eju pa taku. Mans Dievs ir tik daudz ir devis un katru soli. Un pēc dziesmām būs pārsteiguma deja. Tā kā aicinām viņus uz skatu. Sagaidīsim noiet ar aplausiem.